Es īstenībā ļoti uztraucos par to konsultāciju, jo mums vajag to palīdzību, bet tajā pašā laikā es ceru, ka viņi mums nelasīs kaut kādas sokas prediķi, jo mēs tāpat zinām, ka mēs neesam rīkojušies gluži labi ar to naudu. Vispār šajien atnāca tikai tāpēc, ka Aleks tā gribēja. Man liekas, ka mēs ar visu varēsim paši tikt galā bez kaut kādas stulbu konsultantu palīdzības. Sākšu pelnīt atkal vairāk, viss būs normāli. Nav vajadzīga mums kaut kāda palīdzība. Pilnīgi nav. Parādiet, konsultanti Brigita Skuja jau ir izskatījusi Čuča, Mela, čuča, ai, Mela. Parūpējusies, lai viņi tos laicīgi saņemtu. Esmu iepazinusies ar jūsu situāciju. Jaunieši, jūs saprotat to, ka jūs tērējat pārāk daudz līdzekļu? Jā, bet mēs ar to esam tikuši galā, tagad mēs pērkam tikai to, kas ir visvairāk nepieciešams. Jūsu limits mēnesī ir 500 latu, jums vajadzētu tajā naudiņā iekļauties. Mums saskiet mums kaut ko derīgi, mēs to paši esam pamanījuši. Šķiet beidz tā runāt. Jebkurā gadījumā, ņemot vērā to, ka jūs esat iegūjušies lielās nepatīšanās, ir risinājumi. Un tā kā jūs esat nonākuši līdz šim kabinetam, mēs šo risinājumu